spēlē, abi komanda cīņas, bija vairāk šodien uz laukumu kā meistarībā. Tā var uzdīm vārdam pateikt. Pirmām kārtām jau, ja mēs kopumā vērtējam spēli, negatīvākais, ko no šīs spēles mēs varam paņemt rezultāts. Mēs esam izstājušies no kausa un nolikuši savus pilnvars. No otras puses gribās teikt tā, ka es paliku šodien apmierināts ar savas komandas sniegumu. Mēs spēlējām pietiekami ar lielu pašatdevu un arī pietiekami labu meistarību atbilstoši tiem apstākļiem, kādi sezonas sākuma. Priecēja tas, ka bija vairākas iestrādes, ko mēs gatavojām uz spēli, kas arī izdevās. Varbūt ne līdz galam viņas izdevās, jo netika gūti vārti, bet vairākās epizodēs, īpaši standarta situācijās, mūsu iespējas nostrādāja. Zaudējumā var vainot principā tikai paši sevi, jo izveidojam pietiekami daudz vārtu gūšanas momentu, no kuriem, diemžēl, nevienu nespējam realizēt. Negūstot nevienus vārtus, nevar nevienu spēli uzvarēt. Tā kā tas bija galvenais iemesls. Kāpēc tas nenotika tā? Es domāju, tam ir divi faktori. Pirmais un būtiskākais faktors ir individuālā meistarības spēlētāji tādās situācijās, lai realizētos momentus. Un otrs faktors ir, iespējams, kaut kur mēs esam pagājušu sezonu iztērējuši veiksmes kredītu. Tagad mums tas kredīts ir jādod. Līdz ar to, ko citreiz pagājušā gadā Fortuna mums varbūt bišķiņ vairāk pagrieza seju, šoreiz mums ir mazliet smagāk vēl jāstrādā, lai atgrieztos arī veiksmi, jo veicās parasti tiem, kur ir spēcīgāki. Šodien spēcīgāki izrādījās Liepājnieki, es viņus apsveicu ar uzvaru, ar veiksmīgu sezonas sākumu. Mums ir vēl šo sezonu 4 iespējas ar viņiem pacīnīties un pacensties revanšēties. Marks Bogdanovs pēc piedzīvotā zaudējuma Liepājas Metalurga. Marku, kāds sajūtas pēc spēles? Tādas sajūtas, ka neizdarījām to, ko varējām izdarīt. Bija visas iespējas uzvarēt, jo mums tiesnesis nevar teikt, ka palīdzēja, bet tā iegrozījās visa spēle, ka viņam bija vārdsargu noraidījums un viņam bija -1 cilvēks. Mums bija jāizmanto visas tās iespējas, kuras mums bija, bet neizmantojam, diemžēl. Tāpēc tāda sajūta, ka it kā nepadarīts kaut kāds darbs. Kas tev prāt pietrūka, lai izmantot veiksmes? Nevar sūdzēties uz veiksmi. Tur jau pirmkārt jau viņu vārdsargu un aizsardzības meistarība. Tā kā tur bija cepurnost Viktoram Spolim, kurš izgāja no tādā spēlē, kur ar tādu atbildību viņš izgāja no beņķa un varēja tik iesaistīties spēlē un izručīt savējos. Es varu noņemt tikai cepuri priekšā, viņi nostāja pēc spēles piegāja, pateica, ka labs un viss kārtībā, bet diemžēl mums tas nepalizēja, ka viņš bija tāds augsts, neiesildīts, iegājis spēlē, bet tāpat neiestām. Tā kā, pirmkārt jau viņa meistarība mums liedza, otrais veiksmi jau nevar sūdzēties, momenti jau mums bija, vienkārši bija jāizmanto. Šeit ir divi momenti. Pirmais moments ir tas, ka nevar teikt, ka Valērijas šodien aizvadīja pašu labāko spēli, gan arī viņš nenospēlēja sliktas, bet principā vidēji nospēlēja. Tā bija vairāk taktiska maiņa. Mums bija jāmaina akcents, un Valērijas ir aizsardzības tipa centra pussargs. Mēs viņu nomainījām ar uzbrukošā tipa centra pussargu Lončakovu, lai zaudējot spēli, spēles gaitā rezultātā 0-1, varētu sāsināt spēli uzbrukumā, un plus vēl ir tas, ka mēs gaidījām iespējas arī, teiksim, tam, lai kaut kur mēģinātu atrasties pretuzbrukumos aizmuktiem gadījumā, kaut kur pozicionāli Liepāja atklāsies, un šajā ziņā Lončakovs viņš ir ātrāks spēlētājs, svaigāks spēlētājs, un tāpēc bija vajadzīgs svaigāks spēlētājs uzbrukuma grupā, kur arī gan Bogdaškina, gan Lončakova iziešana uz laukumu bija, lai pastiprinātu uzbrukušo potenciālu komandas. Kā es komentētu Ginta Freimaņa atgriešanos oficiālās spēlēs? Vai esat apmierināts ar viņu sniegumu? Principā es esmu apmierināts ar visu spēlētāju sniegumu, bet ne līdz galam. Ar katru ne līdz galam. Ir pie katra pretenzijas, pirmām kārtām jau pašam pie sevis, jo, ja spēle netiek uzvarēta, pirmais vainīgs ir treneris vienmēr. Bet tajā pašā laikā gan Gins, gan vispārējie komandas biedri izdarīja labu darbu šodien, nospēlēja pietiekami kvalitatīvi, bet tomēr jūtās, ka Gintam pietrūkst tieši spēļu prakses vēl šobrīd, jo viņš praktiski gandrīz vai 2 gadi nav spēlējis, un šobrīd emociju ļoti daudz, fiziski viņš arī pietiekami labi gatavs, bet
bet spēles izpratnes bumbas sajūta tieši spēles epizodēs viņam pietrūkst. Tad es domāju, ka katra nākamā spēle priekš viņam būs tikai labāka. Олег Смолшена, Шонин Олег Нейтас Гудвардс, он Тавзон спēle. Ну так, вроде начали хорошо, атаковали. Они даже, мне кажется, не ожидали, что мы их так будем прессинговать. То есть немножко не получилось забить гол, потому что моменты были, даже больше, чем у них, наверное. Ну, не реализовали свои моменты. Ну, судья немножко не помог нам. Ну, зато поняли, что можем играть с такой командой, как Лепо, в принципе, на равных, даже обыгрывать. Ну, вот в следующий раз обязательно обыграем. Да, эти первые 20 минут были очень хорошие. И что потом? Это Дань сказал, что это тактика. Это так было? Ну, да? во многом, да. Был у нас план на игру, как бы их попробовать задавить в начале, чтобы они, ну, так, они думали, что мы, наверное, будем сразу сядем и обороняться. Ну, попробовали так. Может быть, даже стоило их продолжать так. Просто, наверное, сил не хватило до конца. Так, вроде все так тактически было все хорошо, просто вот не реализовали свой момент. А что думаешь, Март Сош вышел на последней минуте и своими этими аутами, ну, он много сделал? Да, это вот хорошее качество у него очень, что он очень сильно бросает ауты, поэтому, то есть, надо туда идти, там была суета, но сегодня, в этот день, вот почему-то мячик не мог пересечь линию, все там прыгал, немножко не хватало. А так, да, Мартс очень молодец, такой хороший козырь, скажем так, что кидается, когда проигрываю на последних минутах ауты. Там.